skumji skatīties, ka skolēns tiešām, kas varētu būt ļoti perspektīvs un studēt augstskolā un mācīties, bet šo te kavējumu dēļ viņš grauj savu nākotni. Šīs te iespējas arī vērtējumi mācību priekšmetos būtu augstāki, ja viņš būtu ikdienā katru dienu. Arī šobrīd vēl ik pa brīdim dzirdam, es tad nebiju skolā, kad šo mācījāmies. Kavējumi arī ietekmē katra skolāna arī to labbūtības. Ja es ir īkavējis mocību vīlu, es nevaru turpinot sekot līdzi toļok, es slikti jūtās vienkārši, jām vairs arī nav tos motivācijas pīzadaļāt, gribiešanas īt uz skolu varbūt, un tas atkal, jo tā kā ietekmē to, ka es arī nokūtnī jau arvien vairāk varbūt grib palikt mojos. Runa ir par atbildību. Sūli pa sūlim mēs trenējam šo atbildību, uzņemties atbildību par to, ko es daru, par mocībām, par porēju. Ja? Tas pēc tam atsauksīs arī nokūtņā darba dzīvē.